Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 3. nedēļas lasījums bērniņa Jēzus pielūgšana. Piektdiena. Greznas dāvanas mazajam ķēniņam. Ieklausies šodienas lasījumā par to, kā gudrie vīri no austrumiem atrada Jēzu un ko viņi darīja Jēzu atrodot. Kad vakara debesis satumsa, gudrie vīri devās prom no Jeruzalemes. Jau atkal virs viņiem mirdzēja Dieva zvaigzne. Zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku, un viņi sekoja tai uz Betlēmi, tieši uz to pašu māju, kurā atradās Jēzus bērniņš. Gudrie vīri pieklauvēja un ienāca mājīgajā namā. Tur bija Jēzus, Dieva dēls, glābējs, jaundzimušais ķēniņš. Gudrie vīri nometās ceļos un ar mīlestību bijīgi viņu pielūdza. Tie atdeva viņam savu sirdi. Pēc tam tie atdeva pārējās dāvanas, ko bija atnesuši. Kas tās bija par dāvanām? Izlasīsim Mateja 2. nodaļas 11. pantu. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mirres. Tās bija dārgas un vērtīgas dāvanas, un priekš Jēzus katrai no tām bija īpaša nozīme. Tie dāvināja viņam zeltu, jo Jēzus bija ķēniņš. Tie dāvināja viņam vīraku, jo Jēzus būs priesteris. Vīraks bija vērtīga smaržviela, ko priesteri dedzināja pielūgsmes ceremonijās templī. Un tā kā Jēzus kādu dienu nomirs, lai glābtu savu tautu, tie viņam dāvināja mirres. Tā bija saldi aromātiska smaržviela, ko izmantoja, lai sagatavotu ķermeni apbedīšanai. Jēzus ir mūsu ķēniņš, mūsu priesteris un mūsu glābējs. Viņš ir mūsu pielūgsmes cienīgs. Mēs iespējams nevaram viņam dot dārgas dāvanas, bet mēs varam viņam dot savu laiku, talantus, naudu un citas lietas. Un pats labākais, mēs varam viņam atdot savu sirdi. Padomā un pastāsti. Gudrie vīri pasniedza Jāzepam un Marijai 3 dāvanas. Kādu vēl dāvanu viņi pasniedza Jēzum? Skanēs atmiņas panta dziesma un aicinu to dziedāt līdzi. Slavēšu to kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam Dievam, kamēr vēl šeit būšu.
Laiks lūgšanām. Padomā par kādu, kam šobrīd nepieciešama palīdzība, un lūdz Dievu saprast, kas ir labākais, ko tu varētu šim cilvēkam dot. Šodien ir sataisāmā diena, kad sagatavojamies sabatam, bet jau rīt būs sabats. Novēlu, lai tas tev ir īpaši svētīgs kopā ar Jēzu, mūsu ķēniņu, mūsu priesteri un mūsu glābēju.